Tā ir tā nācija, kur tālāk cenšas tikai uz mieru. Tikai lai visi sasniegumi tiešām kalpo cilvēkam. Nu, tā ir īsteni dabas dziedniecība. Šī medicīna ir izkopta absolūti visos aspektos, vai mēs ņemam, teiksim, tur mikroķirurģiju vai lāzerķirurģiju. Vislabākās tehnoloģijas ir Japānā. Vai mēs ņemam reiki, tas ir Japāņu brīnums. Un, piemēram, austrumu medicīnā, ja mēs gribam noformulēt, kas tas ir veselība, tad šajā formulējumā noteikti būs līdzsvars starp cilvēku un apkārtējo dabu. Līdzsvars tā ir tēma, ar ko vairāk nodarbojas austrumu medicīna, jo rietu medicīnā mēs ārstējam pārsvarā dažādus simptomus, diagnozes, noteikts orgānu sistēmas, mēs koncentrējamies uz kaut ko konkrētu. Mums ir svarīgi, ka mūsu uzmanība vienmēr ir vērsta uz āru. Un tā mēs pasakam, vai cik slikti tas ir distress, vispār kluņās būs pavisam slikti. Šī uzmanība ir jāpagriež uz otru pusi, uz iekšu, un tad ir jāierauga, ka dzīve nav vainīga. Mēs esam pakļauti nepārtraukti stresam, viņš mums ir visu laiku nepārtraukti, mēs viņam vai pamanām vai nepamanām, bet uz mums darbojas dažādi ārēji faktori, sākot ar laika apstākļiem, dzīves apstākļiem, darba un sadzīves lietām, kas rada psiholoģisku spriedzi. Tādēļ ir svarīgi arī stresa pārvaldīšanas kontekstā vērtēt un mainīt savas domas un attieksmi uz konkrētām situācijām, lai mēs sasniegtu šo līdzsvaru un harmoniju. Es varu būt, ja es vēlos, es varētu būt slims un nelaimīgs, bet ja es vēlos, es būšu bagāts un laimīgs. Tā ir mana personīgā izvēle. Iespējas ietekmēt savu ķermeni un arī ārstēt slimības kļūst ar vienu reālākas un zinātniski pierādītākas. Japāņi izgudrojuši šādu vienkāršu lietu, kura var ļoti diferencēti palīdzēt cilvēkiem daudzos aspektos. Kā es jau minēju, ka viens no mūsu veselības aspektiem ir līdzsvars starp uzbudinājuma un kavējuma procesiem galvas smadzeņu garozā. Tie ir galvenie psihodinamiskie procesi. Pulsega darbojas ļoti vienkārši. Izmantojot pulsega ierīci, kad, ja mēs vēlamies sev relaksēt, tad mēs liekam pulsega kreisajā rokā, un ja mēs vēlamies sev aktivizēt, tad mēs atkal liekam pulsega labajā rokā. Plaukstē un cilvēka rokas un pirksti ir raksturīgi ar to, ka šeit ir ļoti daudz nervu receptoru. Ar rokām pat var izzināt pasauli. Pulsega ierīci darbojas uz punktu, kas atbild par veģetīvo nervu sistēmu. Un tās ir pārsvarā emocijas. Kurš fizikāls faktors mums iedarbojas? Vai tā ir skaņa, vai tā ir vibrācija pats par sevi? Jautājums tikai kā un cik plaši. Skaidrs, ka tā ir reflektora iedarbība uz smadzenēm ar atgrieznisko saiti kaut kādu, bet ne visiem dara visas metodas. Cilvēkam pašam aktīvi ir jāiesaistās jebkurā ārstēšanas procesā. Tas neizslēdz tradicionālās medicīnas vietu, bet tam ir jādarbojas papildinoši. Un dabas dziedniecība tik lieliski varētu papildināt mūsu rietumu medicīnu, ka tā kombinācija vienkārši tā ir ne tikai lieliska, es domāju, ka viņa ir absolūti nepieciešama. Es neesmu pret, bet man ir jāsaprot, kā tas darbojās, lai es tam noticētu.